Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs. Viņa komandas vadībā Jelgava ir piedzīvojusi strauju, stratēģisku un mērķtiecīgu attīstību un kļuvusi par vienu no sakārtotākajām pilsētām Latvijā. Ikdienā mēs to redzam ik uz soļa. Ir modernizēta infrastruktūra, izbūvēti industriālie parki, digitalizēta pilsētas pārvalde, atjaunotas un attīstītas izglītības iestādes, uzplaukusi kultūras nozare un, protams, pilnveidota pilsētas drošības sistēma. Andra Rāviņa galvenais dzinulis ir neapstāties pie paveiktā, bet turpināt strādāt pie pilsētas pilnveides, lai Jelgavas attīstības un ekonomiskie rādītāji stabili būtu vieni no augstākajiem valstī. Viņš iestājas par pēctecīgu politiku, kas ir balstīta atlasītā komandā, atbilstošās zināšanās un atbildībā pret iedzīvotājiem. Viņš uzskata, ka tuvāko gadu prioritātei pilsētā ir jābūt tautsaimniecības attīstībai. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir infrastruktūras izveide un investoru piesaiste topošajam Zemgales industriālajam parkam, lai pilsētā radītu jaunas darba vietas ar augstu pievienoto vērtību. Viņš strādā ar pārliecību, ka vienmēr ir jāgrib paveikt vairāk, un tikai tad būs iespējams sasniegt rezultātus. Andris Rāviņš, tavs cilvēks Jelgavai!